Mēs visi dzīvojam sabiedrībā un katru dienu kontaktējamies ar dažādiem cilvēkiem, ar tuviem un absolūti nepazīstamiem, personīgi vai pat tālruni. Taču, diemžēl, reizēm mēs nokļūstam konfliktu situācijās. Konflikti ir dzīves sastāvdaļa. Un man liekas, tas ir viselementārākais, kas jebkura attiecību kultūrā ir jāapgūst. Nevis jābēg no konfliktiem vai jāizliekās, ka viņu nav. Noskaidrosim, ko īsti nozīmē konflikts un kāpēc tas vispār rodas. Kas vispār ir konflikts? Tas ir kaut kas tāds, kad mums ir tās nepatīkamās emocijas, ka mums sāp vai ka cilvēkam blakus sāp, ja, ka mēs strīdamies. Un ko vispār darīt tādās situācijās? Pirmais solis. Vispirms mēģināt saprast, kāds ir konflikta iemesls, kāpēc esam nokļuvuši šādā situācijā. Vienmēr, kā jau mums tas konflikts ir, tas nozīmē, ka pastāv vismaz divi viedokļi par kaut kādu jautājumu vai kaut kādi divi plāni, kuri nesakrīt. Ja? Tad pirmais solis, kas būtu noskaidrot, ko ta katra puse īsti grib. Ko viņi vēlas, jo dažreiz mums pamaz ir informācijas, mēs nemaz nesaprotam, ko tas otrs cilvēks grib. Tās ir tikai mūsu iedomas. Varbūt pietiek ar to vien, ka izrunā un saprot, ka īstenībā tās domstarpības nav nemaz tik lielas. Otrais solis – strīda risināšanas laikā saglabāt mieru. Protams, sākumā šis padoms varētu šķist nenoderīgs, tomēr vieglāk ir pateikt, nekā to paveikt dzīvē, īpaši tad, ja emocijas sit augstu vilni. Tāpēc vērts atcerēties dažus paņēmienus, kas varētu palīdzēt nomierināties. Lai saglabātu mieru, dažreiz vajag ieturēt nelielu pauzīti. Vienkārši, ja mēs jūtam, ka tās emocijas mūs pārpilda, varbūt iekšēji saskaitīt līdz 5. Dziļi ieelpot, izelpot un tālāk censties runāt mierīgi. Trešais solis – konflikta risināšanas laikā vēlams otru neaizvainot personīgi. Tas ir visneprātīgākais, ko varam darīt konflikta laikā, jo tas var aizvest mūs strupceļā. Ļoti svarīgi sarunā neaizskart personību. Protams, ka te nederēs tādi vārdi, ka tā vide ir stulba, ka viņi ir nepareizi, ja? Vai vispār kaut kā apsaukt to otru pusi, jo tādā veidā mūs neviens, protams, ka nedzirdēs. Arī mums ļoti nepatiks, ja mums kāds kaut ko tam līdzīgu teiks. Ceturtais solis – pārslēgt sevi no negatīvas domāšanas uz pozitīvu domāšanu. Šis uzdevums arī nav viegli izpildāms, taču, ja ievērojam iepriekšējos padomus, saglabājam mieru un neapsaukājam nevienu strīda laikā, tad varam mēģināt šajā brīdī domāt labas domas. Ja man kāds nodara pāri, tad mans uzdevums ir atcerēties kaut kādu labu epizodu, ko tas pārdarītājs man arī ir parādījis, ka viņš nav tikai melns, jo es varu iestrēgt uz to melno un teikt, viņš ir vainīgs, viņš ir vainīgs. Man ir jāatcerās kaut kas pārmaiņu pēc labs tajā cilvēkā, un priekš sevis jāpasaka tas varbūt skaļi sev un arī tam otram. Un pēc tam es varu pateikt, ko tavs darītais izdarīja ar manām jūtām. Piektais solis – mierīgi izteikt savu viedokli, tāpat uzmanīgi un ar patiesu interesi uzklausīt pretējo un mēģināt kopīgi atrast risinājumu. Un šeit var piedāvāt vairākus iespējas, vairākus variantus. Un tad kopā no viņiem varēs varbūt izvēlēties tādus, kas apmierinās abas puses vai vismaz daļēji apmierinās, jo dažreiz jau nav iespējams pilnīgi visas intereses tā kā ievērot. Un nebaidamies no konfliktiem, jo piedzīvojam pieredzi, ka tā ir risināma lieta.